Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne galeriju Mants apmeklējusi jau iepriekš, un šoreiz viņas mērķis ir dalīties ar lasītājiem savā redzējumā par lielo vasaras izstādi. Ja grib sekot tiem procesiem, kas notiek Latvijas glezniecībā, vienīgā vieta, kur dziļu un pietiekoši pārliecinoši ieskatu var iegūt šeit galerijā Jēkabpilī. Un, protams, ja es varēšu, tad es savā kārtējā mēneša apskatā kultūras zīmēs uzrakstīšu par šo izstādi. Ik vasaru galerija Mants kļūst par Latvijas glezniecības panorāmu, vienu vietu apkopojot gan jauno, gan jau pieredzējušo autoru darbus. Šoreiz izstāde ļauj iepazīt teju 100 māksliniekus, un viens no izaicinājumiem ir apvienot viņu vēstījumus vienotā stāstā. Šogad lielā vasaras izstāde atšķirās no citiem, ka galvenais tomēr ir cilvēka tēls, sejas jūs redziet ļoti daudzās telpās, kas uzsver vēlreiz, ka bez cilvēka nekas nedarbotos. Jūs redziet, kā mākslinieki pārdzīvo šos notikumus, kas notiek pasaulē. Tas vienmēr ir fascinējoši, jo tu satiecies ar personībām, kuras runā ne tikai profesionāļiem, bet arī skatītājiem saprotamā valodā. Krāsu, līniju un formu saspēlē ļaujas gan jēkabpilieši, gan viesi no citām Latvijas malām. Mēs braucam katru gadu. Mēs braucam uz Nereti, bet pieturpunkts obligāti ir šeit. Jo te ir viena no skaistākām ne tikai galerijām, bet arī izlasēm, ko no mūsdienu latviešu mākslas var redzēt cilvēki. Mēs, Jēkabpilī dzīvojošie, nenovērtējam, cik mums ir milzīgi liels iespējas. Es domāju, ka vienkārši vajag tikai gribēt. Piedāvājums ir ļoti labs. Pedagogi uzsver mākslas izstāžu nozīmi izglītības procesā. Jēkabpils valsts ģimnāzijas skolēni, apmeklējot galeriju, apgūst arī recenziju rakstīšanu. Es ar savu audzināmo klasi rakstu atsauksmes par gleznām, iespaidus, interpretācijas. Tās mēs apkopojam skaistā grāmatiņā un pēc tam kā tādu sirds dāvanu pasniedzam māksliniekiem. Mans šogad svin dubultus svētkus, jo gan galerijai, gan lielajai vasaras izstādei aprit 35 gadi. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.